Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Irānā turpinās protesti pret dziļo ekonomisko krīzi valstī. Neskatoties uz varas iestāžu ieviesto interneta blokādi, protestētāji pulcējas, dažviet skandē nāvi diktatoram un ir aizdedzinājuši vairākas valsts iestādes. Šādi video materiāli internetā publiskoti šodien. Mēģinot apspiest protestus, Irānas varas iestādes ceturtdien slēdza piekļuvi internetam. Savukārt 1979. gada Islāma revolūcijā gāstā Irānas šaha dēls, ASV dzīvojošais Reza Pahlavī, aicinājis irāņus turpināt protestus. Amerikas Savienotajās valstīs ir izskatīta iespēja samaksāt Grenlandes iedzīvotājiem, lai pārliecinātu viņus atdalīties no Dānijas un pievienoties Amerikas Savienotajām valstīm. 4 dažādi avoti šādu informāciju snieguši aģentūrai Reuters. Apspriestā summa ir no $10,000 līdz $100,000 katram grenlandietim. Ideja par tiešu maksājumu Grenlandes iedzīvotājiem ir viens no skaidrojumiem, kā ASV varētu mēģināt nopirkt salu, kurā dzīvo apmēram 57,000 cilvēku, neraugoties uz Dānijas un Grenlandes amatpersonu paziņojumiem, ka Grenlande pārdota netiek. Kopenhāgena brīdinājusi, ka jebkurš mēģinājums iegūt Grenlandi ar spēku faktiski nozīmētu NATO beigas. Francijas ziemeļrietumos plosās sniega vētra Goretti. Tās dēļ bez elektroapgādes palikušas aptuveni 380,000 mājsaimniecību, bet Lielbritānijā 57,000. Sniega un stiprā vēja dēļ Eiropas ziemeļos traucēta avio satiksme, dzelzceļa satiksme un apgrūtināta braukšana pa autoceļiem. Augšdaugavas novadā no 1. februāra augs maksa par pašvaldības zemju nomu. To nosaka Domes pieņemtais lēmums par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāžu apstiprināšanu. Par 1 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes novada pagastu un pilsētu teritorijā būs jāmaksā €85 gadā, līdz šim maksa bija €76. Savukārt par 1 kvadrātmetru zemes dārzkopības kooperatīvu teritorijā maksa būs 9 eiro centi gadā, līdzinējo 6,5 eiro centu vietā. Jaunie cenrāži attiecas uz zemes nomas līgumiem, kas tiek noslēgti vai pārslēgti no 1. februāra. Tiem līgumiem, kuri vēl paliek spēkā, nomas maksa par pašvaldības iznomāto zemi būs līdzinējā, kāda līgumā paredzēta. Latvijas profesionālie mūzikas kolektīvi atbalsta valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu koncertzāli Gors pārņemt valstī. Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijas atklātajā vēstulē uzsvērts, ka koncertzālē jāpaliek sabiedrības pārvaldībā. Asociācija norāda uz Rēzeknes pašvaldības nespēju vai nevēlēšanos izprast Goru kā nacionāli nozīmīgas kultūra vietas neatkarību, saturisko kvalitāti, pieejamību sabiedrībai un ilgtermiņa attīstības mērķus. Viņi uzskata, ka valsts un pašvaldības kultūras infrastruktūrai nav jābūt šauru komerciālu interešu rīcībā, jo Gors ir strateģiski nozīmīga institūcija visas Latvijas un Eiropas kultūra telpai. Arī līdzinējā Rēzeknes koncertzāles Gors vadītāja Diāna Zirniņa atbalsta iestādes pārņemšanu valsts pārvaldībā. Daugavpilī ar 9. janvāri tiek atcelts aizliegums atrasties uz pilsētas teritorijā esošo ūdens tilpju ledus, izņemot Daugavas upi. Ledus biezums uz pilsētas ezeriem un dīķiem ir sasniedzis 10 līdz 12 cm līmeni, un uz tā var droši uzturēties cilvēki. Aizliegums atrasties uz Daugavas upes ledus joprojām paliek spēkā, jo uz upes vēl nav izveidojusies pietiekami bieza un droša ledus kārta. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un ievērot personīgo drošību, atrodoties uz ūdens tilpju ledus. Ja pamanāt, ka kāds cilvēks ir nonācis nelaimē, lūdzam nekavējoties ziņot operatīvajiem dienestiem. Daugavpilī komunālie dienesti sākuši sniega izvešanu no vietām, kur tas uzkrājies un traucē satiksmi. Protams, pilnībā attīrīt visu pilsētu no sniega nav iespējams, tādēļ prioritāte ir vietas, kur sniega uzkrāšanās apgrūtina gājēju un transporta kustību, ierobežo redzamību vai rada citus bīstamus apstākļus. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde aicina ar sapratni izturēties pret iespējamiem sarežģījumiem ceļu satiksmē un lūdz autovadītājus novietot transporta līdzekļus tā, lai tie netraucētu sniega tīrīšanas un izvešanas tehnikai. Studijā ar ziņām bija Joris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.